Portāls Draugiem LV februāra mēnesī veica aptauju, lai noskaidrotu, no kā internetā visvairāk baidās sociālā tīkla lietotāji. Apkopojot aptaujas rezultātus, tika noskaidrots, ka Latvijas iedzīvotājiem internetā visvairāk bail, ka varētu tikt publiskot kādu no viņu privātajām sarakstiem. Tā atbildējuši 31% respondentu. 19% respondentu atbildējuši, ka baidās, ka varētu tikt publiskot personīgā finanšu informācija, savukārt 17% aptaujāto vislielākās bailes rada doma, ka varētu tikt publiskotas privātās fotogrāfijas. Kā noskaidrots aptaujā, Latvijas iedzīvotājiem nav bail, ja pēkšņi tikt publiskot darba vietu komercnoslēpumu vai arī pēkšņi atklātībā nonāktu personīgie kontakti un informācija par internetā veiktajiem pirkumiem. No kā tev visvairāk bail internetā? Raksti savu atbildi mūsu Twitter kontā @iegriezies360tv. Lūk, cilvēki visvairāk baidās, ka tiks publiskot viņu privātā saraksta. Es pieļauju, ka katram no mums ir tādas vēstules, ko mēs negribētu, lai nonāktu publiski, bet vai jums ir bijuši, vai jums, vai kādiem zināmiem cilvēkiem, kādi gadījumi, kad šis ir tas brīdis, kad privāts saraksts publiskošana var nodarīt tiešām kādu kaitējumu, ja ne biznesam, tā kā minimums personīgām attiecībām. Ir bijuši tādi? Es domāju, visbiežāk ar šo saskaras bērni, skolnieki. Ja, kad, es domāju, absolūta klasika ir, ka kāda atzīšanās jūtās caur sociālajiem tīkliem, pat ja viņi bijusi domāti privāta, kaut kādā veidā ar citu skolas biedru labvēlības palīdzību nonāk publiski. Ja? Un tad, kā saka, ūdeni nesasmēs. Ja līdz ar to, man liekas, šobrīd bērni krietni labāk iemācās kaut kādas krīzes komunikācijas pamats nekā mūsu paudze. Ja? Biznesā spiegošana un viss pārējais. Ja. Labi, Mārtiņ, tu teici, ka tev neliec bildes publiski apskatē, bet tev ir bildes, kuras tu baidītos, ja viņas nokļūtu visiem publiski redzamas? Gan jau, ka katram ir tādas bildes. Es par to iepriekšējo jautājumu, man viens pazīstams draugs ir, kurš satikās ar meiteni, kas ir policiste. Un vienā brīdī viņi sāka jautāt, kas ir tās, kam vēl tu sūti tur un kādā sakrā tu citām meitenēm sūti kaut kādas čatu vēstules. Un viņš nekādīgi nevarēja saprast, kā viņi pie tās informācijas tika. Un to mēs nezinām līdz šai dienai. Vai Andrej, ir bijuši kaut kādi vai pazīmes vai riski, ka tev liekas, ka minimums interneta komunikācija ir jāpiebremzē vai jāpadara drošāka, jo liekas, ka noplūst personīga informācija? Jāsaka, es esmu uzaudzis vēl bērnībā, tajos gados, un man liekas, tur vēl kaut kur kaula smadzenēs sēž tā sajūta, ka tev vienmēr ir jāpiedomā, kur un ko tu raksti un saki. Un, manuprāt, tas, ko jebkuros internetu komunikācija kanālos tu pasaki vai uzraksti, tas var kaut kur aiziet. Un ar to ir vienmēr jārēķinās. Tā kā es pilnīgi piekrītu, tur ir kādas bildes vai saraksta, vai kas tur ir tāda īpaši sensitīva, personīga, tad ir ļoti jāpiedomā, kur viņi parādās. Viens stāsts vienkārši kādā konferencē, kur valodu tehnoloģiju speciāli satikās, bija Pēterburgas laboratorija zinātniskā demonstrēja ļoti interesantas balss tehnoloģijas. Mēs tā sarunājāmies, un es prasīju, kā jums lieto šīs tehnoloģijas. Jā, mums ļoti plaši lieto. Kur jums lieto? Mums faktiski visās pilsētās Krievijā lieto. Jums ir daudz klientu. Nē, mums ir viens ļoti liels klients. Labi. Skaidrs, mēs runājam par balss tehnoloģijām vai par balss izmantošanu, tad viennozīmīgi vismaz uzņēmēju pasaulē tā ir publiskā uzstāšanās, ka tu stāst par sevi, prezentē savu ideju, un iespējams, ka kādu no skatītājiem tikai bailes attur